Sveiks, Uldi! Jā, sveiks! Atceries, pirms 5 gadiem mēs runājām apmēram, ka būtu forši salikt to vēsturi kaut kur tā. Nu, tu esi izdarījis? Un te ir ļoti daudz cilvēku piestrādājuši, lai tas, kas te būtu, lai te būtu. Mēs pirmo reizi tādu rallija vēstures ekspozīciju muzeju uztaisījām, tā kā rallijam kursam bija 50 gadi, 9 gadus atpakaļ. Tā kā liela daļa jau eksponāti jau bija savākti un jau salikt, bet viņi atkal kā muzeja garāža, kad viņi aiztaisījām ciet, tad viņi tur stāvēja kastēs un visu laiku tā mēs domājam, nu vajadzētu jau kaut kā viņu parādīt. Tad tavs sapnis ir piepildīts, tu pats viņas piepildījis. Te ir, kā jūs teicat, te ir ļoti daudz cilvēku strādājuši, lai tas, kas šeit būtu redzams. Te ir vāktas no garāžām, relikvijas, no kastēm, no skapiem, dažādas lietas, kā tas rallijs ir organizēts un arī ir parādīts, kā tad arī viņā braukts. Te ir tāds unikāls lietas, piemēram, 85. gada rallija Kurzeme programmiņa, ja, un Mārtiņam Saskam senioram ar diplomi un autorallijas bunka 86. gads kontrolas karte. Kontrolas karte, jā. Jau kopēta, es pat nezinu, kā tas ir ražots, jā, un ar rakstām mašīnu drukāts nolikums. Jā. Nu, tad faktiski ļoti daudzi no tā, kad rallija tika rīkot, kad nebija vēl ne mobīlie telefoni, ne e-pasti, nekas, un arī tāpat varēja visu uztaisīt. Un nodrukāt kādu dokumentu bija vesels pasākums, jo tev vajadzēja saņemt atļauju, lai vispār to, tādu dokumentu palaistu uz tipogrāfiju. Jā. Un, protams, ir arī mūsdienas, kur jau mūsdienīgāk notiek tā visa rallija organizācija. Un kāpēc mēs to gribējām parādīt? Mēs gribējām parādīt pasaules rallija sabiedrībai, ka Liepājā VRC posms nav atnācis nejauši, ka tas nav radies tukšā vietā. Šeit ir rallija rīkošanas un rallija braukšanas tradīcijas jau no 1965. gada, kad pirmais rallijs tika sarīkots, Liepājas piena kombināta autosporta sekcija, Mārtiņa Saska senioru vadībā, un kopš tā laika tad faktiski ir gadu gaitā šīs tradīcijas ir koptas. Mēs tā paskatāmies, ka šobrīd rallija rīkotāju komandā ir jau 3. paudzes rallija organizātori. Vismaz, jā. To vīru mazdēli, kuri rīkoja 65., 66., 67. gada sacensības. Ja, tur varam daudz uzvārds minēt. Interesanti. Kad tā pirmā doma parādījās, ka varam VRC, tātad līdz VRC 53 gadi, kurā gadā apmēram tā doma izkristalizējas? Varbūt interesanti uzzināt, varbūt tu esi to jau padomājis. Pirmā reize, kad tā uzrīkstēšanās, kā sapratu? Pirmā reize, kad es par to izlasīju, tas bija 90. gadu beigās. Liepājā bija tikko kā pēc Padomju Savienības sabrukuma un Latvijas neatkarības atjaunošanas bija tāda vairāk gadu pauze, rallija netika rīkot, un tad Uldis Sasks un Dainars Dambergs atsāka viņus rīkot 90. gadu vidū. Un 90. gadu beigās jau tā ambīcija jau rallijam Kurzem bija ielikts, jo tad rallijas Kurzem pasaules čempionāta posms. 90. gadu beigas. Faktiski, ja mēs tā paskatāmies tajā laikā, kāda bija Latvijas ekonomika, ko mēs vispār varējām atļauties, tad pasaules čempionātam vēl bija, tāli un kā līdz kosmosam, kā līdz mēnesim, jā. Tā ambīcija jau bija pietiekoši augsta jau 2000. gadā. Rallijas Kurzem bija Eiropas čempionāta pārbaudas posms, 2001., 2., 3. gads bija Kurzem bija Eiropas čempionāta posms, tā ka faktiski jau tas jau bija diezgan daudz. Rallijas Kurzem Liepājā bija Eiropas čempionāta posms, bet tikt vēl kaut kādu solītu uz priekšu, tas, protams, diezgan izaicināts. Un tad, protams, sekoja nākamie etapi. Transformējām rallija Kurzem ātrumu festivālu, likām klāt tur dažādas ātrumu laivu sacensības, močus, standarta autodisciplīnu, žiguļu sacensības. Un tad jau nāca 13. gads, kad Raimonds Brokša komanda jau uzdrīkstējās un nostartēt tapa rallijas Liepāja Ventspils, kas bija jau Eiropas čempionāta posms jau jaunajā formātā. Un tad, no 13. gada, šos gadu laikā, Liepājā tas, ka šodien patās aiz šīs rallija vēstures telces stāv visas 3 VRC komandas, un šeit notiek pasaules čempionāts, un tā ir vienkārši fantastika. Jā, kā sapnis, un tu esi viens no tiem vīriem, kuriem visticamāk asinis analīzēs asinīs kādu momentu oktādu skaitu nevarētu salasīt, vai ne? Un tas jau ir
benzīns asnīs plūst. Tieši tā. Tas te plūst Liepājā ļoti daudziem, ne tikai Liepājā. Jā, tieši tā. Tāpēc jau vairāk. Tās ir vairāk paudžu tradīcijas, ilgus gadus, un tāpēc arī mēs to varam izdarīt. Tas ir tas, tevi, teiksim, uzrunātās kanāls Kurzemnieki. Mēs esam galīgi jauns, ievēro, Kurzemnieki atkal, Tātad jauns kanāls, un runa ir par to, patiešām, ko Kurzemnieki var izdarīt. Tā mierīgi, prātīgi, ejot uz mērķi, tu jau man izņēmi vārdus no mutes. Es tev to būtu uzjautājis, bet tu pateici pats. Tad runa ir par to, ka mēs uz stingrām tradīcijām pildām to, ko kādreiz vectēvi ir sākuši, un mēs dosim to tālāk saviem bērniem, loģiski. Un tas, ka tas notiek šeit, es domāju, ka tā ir ļoti tāda kombinācija. Šeit ir ostas pilsēta. Tas vien parāda tādu uzdrīkstēšanās, atvērtību, kaut kam jaunam, satikt cilvēkus no citām valstīm, citām zemēm, uzņemt pie sevis. Tas ir viens. Otrs, mēs esam Liepāja rūpniecības pilsētas. Tas nozīmē to, ka ir spēja un prasmes organizēt ražošanas procesus, pasākumu procesus. Pasākums jau tāda pat ražošana vien ir. Tad ir jāsagādā materiāli, jāsagādā iekārtas, jāsagādā cilvēku apmācība, budžets. Tad viss kādams ir jāpārdod. Un jāzina, kā tas beigsies. Un vēl tas ir svarīgi. Mēs jau esam arī tādā zemkopības tradīcijas. Mēs katrs esam kurā paudzē laukos. Ir tā izpratne, kad ir jāiesēj, un tad jāgaida, ka tas izaugs, un tad varēs novākt to ražu. Un tad tā vēl paralēlis, un tad daudzas gadu desmitus atpakaļ tās sēklas ir iesētas. Un šo es gribētu teikt, ka šis ir tas gads, kad mēs vācam ražu tam, kas ir audzēts daudz gadu desmitus. Vēl jau viss nav izaudzis. Vēl viss nav izaudzis. Tagad es domāju, ka šis ir ļoti labs sākums. Es ticu, ka tas, ko mēs parādīsim pasaulē, ir izcilākie ceļi. Man jau liekas, ka Eiropā reti tur ir skaistāk. Jā, te tev taisnība. Mēs par saviem ceļiem dažkārt, zināt, kā mēs Latvijas ceļus saucam, bet šī ir tā nianse, kas mūs atkal izceļ viennozīmīgi. Un es domāju, ka sportistiem patiks, tie ir ātri. Viltīgi? Ātri, viltīgi, visiem gribas braukt ātri, laiks mūs izskatās būs palutinājis, tad būs kārtīga Latvijas vasara, servisa zona. Es domāju, mehāniķi to īsti neapjauš, bet tad, kad viņi varēs aizlaist sporta mašīnas trasē un paši aiziet tepat uz pludmali nopeldēties. Ja būs laika. Es domāju, ka laiks viņiem atradīsies, jo es domāju, ka viņi spējas atrast laiku, nekur nav tā, kad rallija servisa zona faktiski ir 50 metrus no pludmales. Jā, tas ir unikāli. Es to nebiju iedomājies, bet tev taisnība, tas ir unikāli. Tepat jūra un visām tām. Fantastiski. Kā lai saka, es esmu sekojis līdz šim, tu jau zini apmēram, šīm izaugsmei. Un es atceros vēl gan rallija Kurzemi, gan Gulbi, gan arī lielais Līgo tāds rallijs bija, vai Līgo kaut kāds tāds bija. Pastāst tagad jaunajiem, ja viņi nezinās, kāpēc vecos laikos rallija pa nakti bija? Kāpēc bija pa nakti? Tāpēc, ka viens jau no braukšanas elementiem arī ir braukt naktī. Faktiski jau kādreiz tie rallija gāja krietni garāk. Es tagad domāju, ka kaut kur mums tur bija karte. Tad te var pastīties 67. gada maršruta karte. Te ir ļoti gara tā distance, kas vispār jānobrauc. Un rallija gāja vairākas dienas. Visu cauri nakti. Reku ir viena ideāla, tieši reku karta mums arī ir. Tad rallijas faktiski iet cauri pa visu Latviju. Tur, protams, nebija tik daudz tie ātrumposmi, tur bija vairāk regularitātes sacensības. Katrā ziņā tās distances bija 1000 kilometri. Protams, ja tu gribi tik garu distanci uzveidot, skats, ka tev jābrauc pa nakti. Tās naktas rallija tradīcijas viņas jau ļoti skaistas. Mēs arī paši esam Kurzemes rallijā taisījuši naktas. Es zinu, tāpēc es tev tagad arī aicinu. Manuprāt, šī tradīcija ļoti forša. Nevajag dabiski visu, bet tas viens akcents naktas ātrumposms ir baigā odziņa. To es atceros no tiem laikiem, un arī, kad tu sāki taisīt tai Kurzemē, es to izjūtu, ka tas ir īstā stilā, vai ne? Tas ir īstais, tas visiem patika. Protams, tas sagādā diezgan lielu izaicinājumu no organizatoru puses, Protams. Ja ir tāds puteklis, tāds savs laiks, kāds ir tagad, tad faktiski tev jāliek ļoti liels tās laika rezerves, lai puteklis par nosaicēt. To var darīt ļoti eleganti ziemā, vispār nav problēmas, ja to var darīt rudenī, kad ir jau lietaināks laiks, bet vasarā tas ir diezgan riskanti, tāpēc arī
pasaules praksē šobrīd, nu, teiksim tā, vasarā mēs droši vien, ka nakts rallija netaisīsim, ja tas jābrauc tad vienos naktī ātrumposmas starp. Jā, bet tur ir baigās smeķi. Un, sapcīt, es atceros, kad tajā pašā rallijā Kurzemēm, sapcīt, ka bija 2 minūšu tas distance, ja nevis vienu. Atceros, un tas jau nelīdzēja, jā, un putekļi bija tā kā siena, tāda lieta gan bija, jā. Nu, tas bija specifika un nianses, un es redzu jaunā paudze, kas ar to benzīnu ir labā nozīmē slimi, ir atkal, vai ne, un prieks par tevi redzēt. Nu tā, es domāju, tev jau mēs redzēsim ne visos ātrumposmos. Nu, kaut kur es būšu, jā. Būs, vai ne? Stroķacī jau būs, droši vien. Nu, noteikti. Es domāju, ka tās vietas, ko redzēt, gribās gudīgi, ko redzēt daudz. Nu jā, es saprotu, tu fiziski nevari to, jā. Fiziski nevar, jā, bet katrā ziņā redzēt tās VRC mašīnas braucam pa Kurzemes ātrumposmiem, nu, tas ir vienkārši. Tā. Nu, paldies. Kurzemnieki var! Kurzemnieki var!